Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podcasts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļ kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem izzinām dažādas aktuālas tēmas, lai mēs ik viens varētu spērt soli tuvāk veselībai. Jāteic, ka šogad mums vasara ir tāda, kāda ir, un dažbrīd lietas ir šķiet vairāk tie mākoņi nekā saule, bet tomēr cerot, ka sagaidīsim arī to sauli, šodien parunāsim par to, kā sauļoties, nenodarot pāri savai ādai. Un, lai noskaidrotu svarīgāko par ādas vēzi un tādu diagnostiku, uz sarunu es esmu aicinājis Veselības centra apvienības dermatologu Artūru Kaļu. Labdien, Artūr! Labdien! Arī šodien, kad rakstām epizodi, ārā ir lietas, diemžēl, bet cerams, šis ieraksts būs tāds priekšsvēstnesis nākamajām dienām un arī iespējām izbaudīt arī to sauli un silto vasaru. Iesākumam, jūsu pieredzē vai varbūt esat pētījis, kāpēc vispār cilvēkiem patīk būt brūnākiem nekā varbūt tāda dabiski ir pa to ziemu, kāds mums bāli paliekam. Īstenībā tas ir ārkārtīgi interesanti, jo, ja jūs apskatāties vēsturē, 100 gadus atpakaļ būt brūnam bija kaut kas ārkārtīgi slikts, ko tas liecināja. Tas liecināja, ka cilvēki strādā ārā darbus, to melno darbu, un tie bālie cilvēki bija aristokrāti. Tas nozīmē, ka pa dienu viņi īstenībā ārā negāja. Ja gāja ārā, tad tikai lietu sargiem, sievietēm bija garas drēbes, un protams, tas iedegums nekur arī neparādījās. Bet kaut kas samainījās, un tas galvenais iemesls, kur es vainoju, tie vilcieni. Respektīvi industriālā revolūcija, un tad cilvēki ļoti bieži no lauku darbiem pārgāja uz rūpnīcām, visu dienu strādājot, tur, protams, tās saules nav, viņi kļūst bālāki, un tad parādījās vilcieni, un parādījās šīs te iespējas, ko mēs saucam par kurortiem, un tiem, kuriem tā nauda bija, viņi devās uz tiem kurortiem, tur, protams, ir arī Coco Chanel nopelns, jo arī viņa gribēja provocēt savu pārdot, teiksim, tā savu modi, un viņa arī bija viena no tām, kas teica, brūnā āda ir kaut kas stilīgi. Un tā modas industrija ir aizgājusi līdz tam, ka šodien mēs neskapēc gribam nodarīt tai savai ādai pāri un teikt, jā, brūnums ir kaut kas ārkārtīgi labs, lai gan īstenībā skatāmies vēsturiski, cilvēki bija daudz apzinīgāki un zinošāki, zinot, ka tā balāda īstenībā ir daudz veselīgāka. Tā ir lielākā, nezinu, kaut kāda vērtība tajā, bet tādā no veselības viedokļa tā baltāda ir, lielāka vērtība. Kā, pieķerties tai sauļošanai? Gribās jau, ņemot vērā, ka gribās, vismaz bišķiņu tādu apbrūnēties. Nezinu, man viens no iemesliem, kas man nāca arī prātā domājot par tādu sauļošanās, es ar to nekad neesmu tā aizrāvusies, bet viens no iemesliem, kāpēc man, piemēram, mamma ir mudinājusi, vai arī kaut kādas draudzenes vai kas, nezinu, izmetās kaut kāda akne, kaut kur uz sejas vienalga, un tāds bišķiņi pasēdi saulē, tas jau nenāks tev par sliktu, tur pumpas pazudīs vai ko, tad jautājums, vai vispār ir tāds jēdziens kā veselīga sauļošanās. Veselīga sauļošanās ausīm, manā galvā ir disbalans. Mēs patiešām mēdzam izmantot šos te UV starus pie noteiktām slimībām, bet UV stari tas nav, es eju saulē vai nedod Dievs eju solārijā. Tie ir specifiski viļņi, gaismas viļņi, ko mēs izmantojam pie noteiktām slimībām. Un pinnēm, piemēram, vai psoriāzei patiešām var būt tā, ka ādas stāvoklis var uzlaboties, jo tam UV starojumam arī ir antibakteriāla pretiekaisuma iedarbība. Bet, ja mēs saliekam uz šiem svariem ieguvumus un zaudējumus, tad uz īsu brīdi tā akne var palikt labāk, bet tā nav ārstēšana. Jūs apskatāties rekomendācijas, nekur nav rakstīts, ejiet ārā un sēdiet saulē. Tur ir citi ārstēšanas veidi, kas ir daudz drošāki. Bet tāda veselīgā sauļošanās, es teiktu, īsti nepastāv. Es teiktu, ka šeit būtu jādomā vairāk par to, kā mēs varam būt ārā, aktīvi un pasargāt sevi no saules. Un tā jau arī kaut kādā ziņā ir tāda sauļošanās, bet tā sauļošanās ļoti bieži ir tāpēc, ka mēs vienkārši esam vidē, kur šie te UV stari ir, un tad mums jādomā, kā tad pasargāt sevi no tiem stariem. Tad, respektīvi, es saprotu pareizi, vai tad sauļoties nevajag vispār?
Sauļoties nevajag vispār, bet te atkal jāatcerās tas, ko es redzu starp saviem pacientiem. Es viņiem prasu, vai jūs sauļoties? Viņi saka, nē, vai nē, es jau vairākus gadus nesauļojos. Un cilvēkiem liekas, ka tā sauļošanās ļoti bieži ir tad, kad es braucu tagad uz Jūrmalu vai kaut kur uz dienvidiem, pludmalē, 3 stundas guļu pludmalē un baudu jūru un viss ir skaisti. Nē, sauļošanās ir viss, kad jūs izejat ārā no mājām, un arī īstenībā jūs sežat pie loga visu dienu, tā arī ir sauļošanās. Vai caur logu arī var noķert? Caur logu arī var noķert, tas ir tas klasiskais traktoristu iedegums, ko es stāstīju, kad traktoristi, kas sēž kabīnē un ir taču stikli, bet viņiem apdeg tā viena roka, piemēram, vai šoferiem. Un tie stāri ne visi, UVA stāri, viņi tiek cauri šiem logiem, bet tas, ko cilvēki ļoti bieži aizmirst, ejot pastaigā, strādājot dārzā, tā visa ir sauļošanās, un te ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka vajadzētu domāt, kā sevi pasargāt arī ejot pastaigā vai sportojot. Un tomēr, skaidrs, mūsu uzdevums arī šodien ir mudināt to, ka atļaujam sev sauļoties tik daudz, cik mēs varbūt tur dārzā kaut ko darām, tā netieši un nespeciāli braucot uz jūrām, bet tomēr, es domāju, ir ļoti daudz, kas tāpatās to darīs šovasar, kas, un arī citus gadus ir to darījuši un turpinās darīt. Gribās, nespēja turēties pretī tam kārdinājumam, dabūt kādu to brūnumu. Kas ir jāpatur tādā gadījumā prātā? Kāda varbūt tā ietekme uz ādu, vai tur varbūt, īstermiņā, minējāt to īstermiņu, ka kaut kas arī varbūt palīdzošs efekts, piemēram, aknas gadījumā, iespējams. Bet kas ir tas, kas jāpatur cilvēkiem prātā, ja gribas un tā mērķtiecīgi gribas tajā saulē gulēt tur pat pa vairākām stundām, kas ir tas, ar ko jārēķinās? Pirmkārt, tā sauļošanās īstenībā tiešām rada atkarību. Tam ir mehānismi, tas ir pierādīts. Tad jādomā, vai jūs nesat atkarīgi no tā. Un tad tā atkarība jāārstē. Īstermiņā, protams, ka visbiežāk ir šīs dzīves kvalitātes ietekme, kad mēs esam apdeguši, tīpaši viens ir pludmalē, kur mēs mērķtiecīgi braucam, mēs zinām, ka mēs būsim apdeguši, bet otrs mēs aizbraucam brīvdienās, kādu foršu valsti, un jau vakarā vai nākamajā rītā esam sarkani, viss sāp, mēs nevaram izbaudīt īstenībā brīvdienas. Un pēc kaut kāda laika, protams, tāda atjaunosies, bet tas, ko es vienmēr atzīmēju un saku, ka āda ir fantastiska atmiņa. Āda ļoti labi atcerās visu, ko jūs te esat nodarījuši, un to mēs ļoti bieži redzam pacientiem. Ļoti bieži redzam, un ļoti bieži es arī pacientiem prasu sauļojieties. Viņi saka, nē, šogad nē. Es saku, jā, es redzu, ka šogad nē, bet, teiksim, gadus 20 atpakaļ, tad man ļoti patika jābraukāt uz jūru, un mēs to visu īstenībā redzam. Un tie tādi ilgtermiņa sliktās lietas, ko mēs redzam no šīs sauļošanās, kas gan jau ir sliktās, mēs visi runājam, ka mēs dzīvojam ilgāk, un mēs gribam palikt skaistāki un ilgāk izskatīties jauni. Un tas stāsts, ko izdara saule, viņa īstenībā veicina ādas novecošanos, šīs te krunkas. Tas ir 1. 2. Pigmentācija. 1. Pigmentācija, kas varbūt ir biežāk jaunākiem cilvēkiem, ko mēs saucam, piemēram, par melasmu, kur saule ir kā tāds palaidēja faktors šai tādai specifiskai pigmentācijai, piemēram, jaunām sievietēm, un ar to ļoti grūti cīnīties, bet otra šī pigmentācija, kas uzkrājās gadiem, ja tā var teikt, un to mēs redzam parasti gados vecākiem cilvēkiem, kad viņiem ir šie pigmentētie pleķi. Un 3. protams, kas ir galīgi nepatīkams, un tas, no kā mēs baidamies visvairāk, ir ādas audzēji. Diemžēl saule ir tā, kas tos provocē, un tas ir, es teiktu, viens no tādiem bīstamākajiem ilgtermiņā negatīvajām ietekmēm no saules. Par to atkarības pirmo reizi dzirdu, ka no saules var būt atkarība. Jūsu praksē ir daudz cilvēku, kas nāk un varbūt pat neapzinās, ka viņiem ir šāda problēma. Jā, viņi vienkārši, viņiem tas ir tāds tā kā rituāls, ka viņi katru gadu noteikti pavadīs pēc iespējas vairāk laikā saulē, pludmalē vai brauks uz dienvidiem, jo tur izstrādājās arī vairāk hormoni, tā rezultātā, kas ir tādi baudas hormoni, un protams, tur ir tāda atkarība, ka cilvēkiem gribās vēl un vēl, tas tā kā, es nezinu, šokolādi ēst,
iedzert alkoholu, ka cilvēkiem jau kaut kādu brīdi ir labāk, un tad viņi arī turpina to darīt. Ir kaut kāda, es nezinu, soļi, kā atbrīvoties no šīs atkarības. Ko jūs tur cilvēkiem sakāt, ja viņi saprot, ka man ir problēma un vajag sauļoties? Jā, tas nav tik vienkārši. Protams, ka ja cilvēkam gribās sauļoties, mans uzdevums ir informēt, ar ko tas beidzās. Tas ir viens. Otrām kārtām, ja cilvēks saka, ka viņš grib, un viņš nevar atteikties, un tad mēs runājam par to, ko var darīt, lai tā saule ietekmē to ādu vismazāk. Bet tāda brīnuma tablets, diemžēl, nav. Es teiktu, tā ir vairāk tāda apzināšanās cilvēka, ka sevi ir jāmīl, un ir jāmēģina darīt visu iespējamo, lai sevi jau profilaktiski pasargātu no dažādām slimībām, par ko mēs Latvijā visbiežāk nedomājam un vispār nerunājam. Mēs parasti nākam tad, kad ir problēma, un mēs atnākam tad, kad varbūt, ka mēs varam kaut ko izdarīt, lai problēma vispār nerastos. Līdz ar ko tas ir stāsts par to, cik mēs esam izglītoti kā sabiedrība, un jā, es varu parunāt ar individu, dažreiz tas nostrādā, dažreiz galīgi nenostrādā, bet tas viss ir katra cilvēka atbildībā un rokās. Par to piesardzību. Nesoļojamies, bet tāpat tās saulē mēs vasarā nonākam, tad, kad nelīst, protams, nav apmācies. Saulē mēs nonākam, vienalga, vai tie ir dārza darbi, vai varbūt tiešām aizbraukts vienkārši fiksi nopeldēties, vai vienkārši tāpat kaut kādas pastaigas un tās drēbes ir knapākas, miesu saulē redz. Kā tad sevi pasargā? Kas ir tā būtiskākā lieta, par ko ir jāpadomā, ejot ārā no mājas, saulēnā laikā? Jā, patiešām mēs nevaram sevi pasargāt no saules, un to 100%, un to varbūt pat arī nevajag, jo saule ir kaut kādas arī pozitīvās ietekmes, bet ko mēs varam tomēr darīt, lai to ādu neapdedzinātu un nebojātu un neradītu viņai tā saukto fizioloģisko stresu, jo jebkurš iedegums ir stress ādai, un tas īstenībā ādai ir tāds šoks stāvoklis. Mums liekas, skaisti, esam sarkani, tūlīt būsim brūni, āda tā galīgi nedomā. Ko mēs varam darīt? Viens, mēs, protams, ka varam mēģināt maksimāli izvairīties no tās superaktīvās saules. Kā to var saprast? Mums visiem telefonā ir šīs aplikācijas laika apstākļu, un tur mēs varam sekot līdzi UV indeksam. Mums pat vairs nav jāzina, ko tie cipari nozīmē, jo visas jaunās aplikācijas arī pasaka, kurā brīdī vajag izvairīties, vai vajag lietot saules kaut kādus aizsargu līdzekļus. Tur tas viss ir rakstīts. Jums pasaka visu priekšā. Un visbiežāk tā aktīvākā saule ir no 10–11 līdz 3–4, no kuras mums vajadzētu tā kā vairāk baidīties. Tas būtu 1. 2, mums būtu jālieto drēbes, kas pasargā no saules. Tās ir speciālas drēbes, ko var pirkt un skatīties, bet otrs tās ir tādas biezākas drēbes, kas, protams, vasarā nevienmēr cilvēkiem neliekas loģiski, bet, ja mēs gribam tīri, negribam lietot neko vairāk, gribam drēbes, tad tas būs tas, kas pasargās. Piemēram, izcils variants ir džinsa audums, tas ir tas, kas tiešām pasargā no saules stariem. Un svarīgi ir neaizmirst cepura, it īpaši vīriešiem, kuriem jau tas galvas apmetojums nav tik izteikts, jo tur ļoti bieži mēs redzam visu kaut ko, kas ir tieši saules radīts, brilles, jo viens mums jāatcerās, ka melanomā, kas ir ādas audzēs, var attīstīties arī acī iekšā, bet otrs ir šī zona ap acīm, kur, ja kaut kas sāk attīstīties, tā ārstēšana ir ļoti, ļoti izaicinoša. Un, protams, arī lūpas. Šiet higieniskās visas lūpu krāsas jāskatās visbiežāk. Viņiem ir ne visām, bet ļoti daudzām ir arī šiet spēja aizsargāt no saules. Un, protams, ka tās vietas, kuras mēs nevaram nosegt, tur mēs lietojam saules aizsargu līdzekļus. Un par tiem aizsargu līdzekļiem, kas tur ir, par ko tur jāpadomā, jo, klasiskais SPF krēms, bet tu aizēji veikalā, vienalga, vai tas ir aptiekā, vai arī varbūt tās pašas klasiskās drogas. Tur ir arī pilns, un tur uz krēma tūbiņiem ir dažādi cipari. Kas tur ir jāņem vērā? Vienalga, vai pašam mēģinot saprast, izvēlēties, vai varbūt ejot uz aptieku, kas tur ir jāskatās, kas jāzina. Jā, tas viens, ja galīgi esat apmulsuši un nezināt, ko darīt, protams, ir aptiekas. Aptiekās parasti ir konsultanti, kas ir apmācīti un palīdz izvēlēties, bet mēģinam tagad šo visu saprast kopā. Ir kaut kāds cipars, kas tur ir virsū. Jā, mēs to saucam par SPF. Tas ir saules šis aizsargu faktors.
Un tie cipari parasti varīja līdz 100. Aptiekās var nopirkt arī SPF 100, bet visbiežāk tie ir 20, 30, 50. Es teiktu, tie, kas ir 30, 50, tie ir ļoti labi. Ko tas cipars nozīmē? Tas ir tāds speciāli izrēķināts, aprēķināts indeks. Ja tie, piemēram, tas ir SPF 30, tas nozīmē, ka jūs varat uzturēties saulē 300 minūtes pie ideāliem apstākļiem. Tādi ideāli apstākļi, diemžēl, mums ikdienā nav. Jo mēs kustamies, mēs svīstam, mums ir drēbes, mēs kaut kur pakasam ādu, un tas viss, protams, iet nost. Tāpēc tās 300 minūtes tā īsti mēs vērā neņemam, bet jo vairāk ir šis cipars, jo it kā mēs varam vairāk uzturēties saulē. Ir jāskatās, vai šis konkrētais līdzeklis jūs aizsargā no UVB stariem. Tie ir tie, kas mums rādā. Tur ir tāda atšķirība, jā. Plaša spektra ir tie labākie. Tie UVB stari ir tie, kas mums rada šo apdegumu. Tas ir tas, kas cilvēkus padara sarkanus, tad brūnus. Un tad ir UVA stari, kas ir mazāk varbūt redzami īstermiņā, bet ilgtermiņā viņi arī dara lielu bojājumu ādai. Un tad vēl ir zilā gaisma, jeb visa šī ekrānu gaisma, un ir saules aizsarga līdzekļi, kas aizsargā arī no šī. Tas būtu viens stāsts, kas būtu jāņem vērā, ja runā par tiem cipariņiem. Otrs, mēs varam izvēlēties ķīmisku vai fizikālu saules aizsargu krēmu. Kāda ir atšķirība? Ķīmiskais, viņš strādā tā kā mūsu melanocīti. Melanocīti ir tās šūnas ādā, kas īstenībā ir tie lielie karotāji pret to UV gaismu, kas tur tiek, un tas ir tas, kas mums rada šo te brūnumu un nosaka, cik mēs esam arī vienkārši, kāds ir mūsu fototips, cik brūni mēs esam. Un ķīmiskie saules aizsarglīdzekļi ir tie, kas vairāk iesūcās ādā un to siltumu izkliedē. Viņi strādā līdzīgi kā šīs šūnas. Un otrais tips ir šie fizikālie, kas veido tādu kā plēvīti. Un tos parasti lieto ļoti bieži bērniem, jo pirmajiem vajag pagaidīt 15 minūtes, kamēr viņi sāk darboties. Tad tie otrie sāk darboties tad, kad tos uzklāja. Un viņi tas tā kā spogulis, ka viņi šos saules starus ļoti veiksmīgi arī atstaro un neuzkarsē arī pašu ādu un ķermeni. Un tos uzklājot, tad var attiecīgi skriet, kas bērniem ir ļoti, ļoti ērti. Un tas trešais, kas būtu jāņem vērā, izvēloties saules aizsarga līdzekļus, ar ko mēs citreiz it īpaši ar maniem jauniešiem runājot par šo tēmu ļoti bieži diskutējam, jo viņi saka, es negribu to krēmu smērēt. Saku, bet nesmērē krēmu, ir dažādi varianti. Un te ir jāatrod savs variants, ja viens ir krēms, bet krēmi ne visiem patīk, ir cilvēki, kuriem ļoti patīk, ir cilvēki, kuriem nepatīk. Ir fluīdi, jeb tādi šķidrāki saules aizsarga krēmi, kas ļoti ātri uzsūcās un kurus ļoti bieži mēs nepamanām. Ir dažādi serumi, ir dažādi stiki, ko var tādu līmi uzklāt aptuveni uz tās ādas. Ir spreji, kas man liekas ir ļoti ērti, un tas ir arī man atklājums pagājušajā gadā, kad var ļoti ātri uzklāt uz ādas, iemasēt un pārbaudīt uz manas ādas, ka tikpat efektīvs. Es pieļauju, ka varētu būt tāds varbūt aizspriedums, liekas, no krems ir krems, jo cik ilgi mums ir bijis, tad tas tāds uzticamākais, un tad varbūt baidās no tiem jaunajiem līdzekļiem, kaut kādiem tiem līmes zīmeļiem pēdiņās. Jā, un šādā tādā stereotipā dzīvoju arī es, bet pagājušo gadu es izmēģināju, man āda ir lieliski iespēja izmēģināt, jo kaut kur nav, tad viss būs sarkans. Tiešām strādā ļoti labi, protams, ka viņš jāuzklāj biezā kārtā, bieži jāizsmidzina, bet strādā ļoti labi. Un par to arī pareizo lietošanu tiek minēts, vismaz vairāk kārt dzirdēts arī kā speciālisti, un arī es zinu, tie apzinīgākie draugi man arī atgādina, ka Justīna nevar tā, ka tu ejot no mājas vienreiz uzklāji, pēc tam visu dienu pavadi saulē. Kā tur ir ar to atkārtoto uzklāšanu, cik bieži vajag un kā pareizi par šo parūpēties? Tas ir ļoti atkarīgs no tā, ko jūs darat. Jo ir skaidrs, ka tie SPF 50, tās būs 500 minūtes, un liekas, visai dienai ļoti labi. Bet es saku, tas ir tādos laboratorijas apstākļos, kad jūs sēžat, nekustaties, nekas nav vējš, nekas klimatā nemainās. Protams, ka dzīvē, ko mēs darām, mēs svīstam, mēs kaut kur ejam, peldoties, mēs izlienam no ūdens, kas arī noskalo mums to
saules aizsarga līdzekļi, rieļi, un tas viss samazina šī līdzekļa efektivitāti. Tāpēc mēs parasti rekomendējam ik pēc 2 stundām viņu atjaunot, it īpaši, ja esat visu laiku ārā un esat aktīvs. Ir ļoti jāskatās individuāli. Citreiz tas laiks var būt lielāks, bet tad jautājums, vai jūs paši tā tiešām varēsiet to izvērtēt. Tas vienmēr vieglākais atcerēties ik pēc 2 stundām uzklāt vēlreiz. Un, ja man ļoti bieži pacienti grib to medikamentu, kaut kādu krēmu, piemēram, klāt tādā biezā kārtā, viņiem liekas, ka tas labāk strādās. Nē, tas labāk vispār nekā nestrādās, tikai iztērējat lieki šo te medikamentu, tad šeit var klāt biezāk, nepārspīlējot, protams, bet tas pēdējais salīdzinājums, ko es dzirdēju, kas man patīk, ja mēs runājam par seju un kaklu, tad tur vajadzētu aptuveni 1 teikaroti saules aizsarga krēma, tajā vienā reizē uzklāt, lai noklātu un lai tā aizsardzība būtu pietiekama. Un starp citu, kā jau te vairāk kārtas pieminējis par to mūsu vasaru, viņi ir daudz mākoņieni. Vai tie mākoņienā laikā arī vajag padomāt par saules aizsarga krēmu? Jā, un es arī atklāšu lielu noslēpumu. Arī ziemā vajag lietot saules aizsarga krēmus, jo tas sniegs, ko viņš dara, viņš aptuveni tie dati atšķirās, bet 80–90% atstaro to gaismu. Tas nozīmē, ka viņš atstaro un pat tiešoboja jūsu ādu. Jā, ir tā, ka mums ir mākoņaina diena, tad mēs nevaram tik ļoti labi iesauļoties. Tas nozīmē, ka mākoņi absorbē daļu no stariem, bet ir tie UVA stari, kas tiek veiksmīgi cauri un kas bojā īstenībā ādu daudz dziļāk nekā tas iedegums. Un tas arī ir risks gan tai pigmentācijai, gan novecošanai, gan onkoloģijai. Un tāpēc mēs vienmēr rekomendējam šos saules aizsarga līdzekļus lietot cauru gadu. Un man liekas, es vienmēr saku, ka tas ir ļoti arī ērti. Jūs tīrat zubus no rīta, jūs esat pieraduši to darīt, jūs to nevarat nedarīt. Līdzīgi jums jāpieradina sevi ar tiem saules aizsarga krēmiem. Jā, tas tāds vienkārši vajag sākt darīt, un tad jau kādā brīdī vairs nepamanīs, ka tā jau ir tāda normāla ikdienība. Precīzi. Jā, pat arī pieminējāt šos te 3 lielās lietas, kas ir jāpatur prātā tādā ilgtermiņa ietekmē, un gribētu pievērsties tai beidzamajai, tai draudīgākajai, proti ādas vēzim. Audzēji vēži ir daudz un dažādi. Varbūt varat pastāstīt, kā tieši tas ādas vēzis atšķiras no tiem pārējiem, cik varbūt ir izplatīts, cik bīstams. Jā. Ādas vēzis, ādas audzēji, teiksim tā, ir viena no izplatītākajiem, jo āda mums ir lielākais orgāns. Bet mēs visbiežāk runājam un baidamies par tādiem 3 ādas audzējiem. Tā viena ir bazālo šūnu karcinoma bazilioma, BCC, kā mēs viņu ikdienā saucam. Tas riska faktors galvenais arī ir saule. Jā, un viņi patiešām arī ļoti bieži ir saulē pakļautajās vietās un lokācijās, un attiecīgi tur arī viņi visbiežāk arī attīstās. Šim audzējam tas nav tik bīstams tādā ziņā, ka viņš visbiežāk nedod metastāzes, no viņa cilvēki nenomirst, bet tas, kā mēs baidamies, ir, ka viņš attīstās tādās vietās ļoti bieži, kas ir grūti ārstējamas. Un ja viņš ir attīstījies uz sejas, protams, kad viņu, piemēram, izgriežot paliek srēta, jautājums, vai viņu vienmēr var izgriezt, tad viņš ir jāstaro, vai tur ir vēl dažādas metodas, kā to var ārstēt. No vienas puses tas nav ārkārtīgi dzīvībai bīstams, bet viņš var augt dziļumā un plašumā, un tas var ļoti ietekmēt dzīves kvalitāti. Otrs, no kā mēs baidamies, ir melanoma. Par to droši vien, ka ir daudz dzirdējuši. Melanoma viens no riska faktoriem ir saule. Un ar to gan mēs baidamies, mēs uztraucamies, un mēs viņu gribam atklāt pēc iespējas ātrāk. Un tad mēs mazliet retāk runājam, bet mēs kā ārsti vienmēr arī skatāmies un cenšamies nepalaist. Ir vēl tāds plakanšūnu vēzis, jeb SCC, tad angļu abreviatūrā, kas arī var būt ļoti bīstams, un viņam arī parasti no dažādiem tādiem ārējiem riska faktoriem viņš attīstās, un saule ir viens no šiem riska faktoriem. Saule kā viens no riska faktoriem, bet vai ir varbūt kaut kādi cilvēki, kas ir varbūt vairāk pakļauti tādam vēža riskam, ir kaut kāds, kuriem ir īpaši jāpiedomā pie tā, ka
es iešu saulē, man visu dienu sanāks pavadīt ārā, un tad man vajag kaut kādas tos aizsargu līdzekļus. Par visu, principā, jāpadomā. Ne tikai krems, bet arī apģērbs un viss pārējais. Ir kaut kāda arī tāda daļa, kuriem tas īpaši aktuāli ir. Jā, tiešām ir. Es tā sadalīšu divās daļās. Ja runā par šo bazālo šūnu karcinomu, tad šeit man ir pacienti, kuri tieši šādās idejās, kā mēs jau iepriekš runājām, ka tas jums izārstēs citas ādas slimības. Un padomju laikos par to tik daudz neuztraucās par šiem ādas kaut kādām izmaiņām no saules. Un ir pacienti, kuriem ir kroniskas ādas slimības, un viņiem tajos laikos ļoti bieži teica, ejiet, pavadiet visu vasaru saulē, jums būs labāk. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Man ir pacienti, kuriem mēs esam atraduši un ārstējuši 7, 9 bazālo šūnu karcinomas dažādās vietās, un tas, protams, viņa gadījumā bija operācijas, un tas galīgi neuzlabo dzīves kvalitāti. Runājot, piemēram, par melanomām, tad jā, viens riska faktors ir uzturēšanās saulē, bet tas nav vienīgais. Šeit mēs runājam arī par ģenētiku. Tas nozīmē, ja kādam jums ģimenē ir ādas onkoloģija, tad mēs esam daudz jau uzmanīgāki, un jums pašiem jābūt daudz uzmanīgākiem. Un tas ir viens no jautājumiem, ko es vienmēr jautāju saviem pacientiem, vai jums kādam ģimenē ir bijusi ādas onkoloģija, un labi, ja zinu, ka jā, un tad es, protams, prasu kādam. Un šeit ir ļoti svarīgi īstenībā to piefiksēt, jo tas mums mazliet palīdz arī izvērtēt šo te risku. Risks arī tiem cilvēkiem, kuriem jau ir kaut kāda bijusi no ādas onkoloģija vai vienkārši onkoloģija, cilvēki, kuriem ir kādas kroniskas slimības, kas visbiežāk saistītas ar imunitāti, piemēram, HIV un AIDS, šiem cilvēkiem ir lielāks risks. Cilvēki, kas saņem noteiktas terapijas, terapijas, kas arī ietekmē imunitāti, kas tagad ir diezgan izplatītas, jo tas ir veids, kā mēs ļoti daudz ko ārstējam. Ļoti bieži tad arī kolēģi sūta reiz gadā pie dermatologa, lai mēs izvērtējam, vai visas dzimumzīmes mums patīk, vai kāda no tām ir aizdomīga, un tad ir attiecīgi tā jālikvidē un jāizmeklē, lai varētu turpināt šīs terapijas. Šīs būtu tādas lielākās grupas, kuriem vajadzētu vēl vairāk uztraukties nekā varbūt tiem, kuri neiekļaujās šajās kategorijās. Par vēzi runājot, šķiet, tā ir tāda viena no veselības problēmām, kuru tu ļoti daudz mēs konstatējam tad, kad jau ir, un diemžēl jau tādā smagā stadijā arī daudzos gadījumos, kad jo mēs vienkārši esam slinki uz savu veselību, neaizējam pārbaudīties tam līdzīgi, tāpēc vienmēr ir tas, gribās to kaut kādu vienu signālu, kas var vēstīt par to, ka tagad tiešām ir jāiet. Vai ir ādas vēža gadījumā kaut kas tāds, kam var pievērst uzmanību tādā ikdienas līmenī, un kas ir tas moments, kad, tagad vajadzētu aiziet pie ārsta. Ir kaut kas tāds. Es, protams, teiktu, ka labāk nāk profilaktiski, jo vislabāk to vēzi noķert tad, kad cilvēks pat neaizdomājās par to, ka viņam tur ir vēzis, kad mēs to redzam, pacientu izmeklējot, bet tad, kad patiešām jau ir jāskrien pie sava dermatologa, mēs parasti runājam par dzimumzīmēm, kas ir pēkšņi parādās, vai sāk mainīties. Varbūt kādreiz viņa tur jau sen bijusi, bet kaut kas viņā sāk mainīties. Tas, kas tur var mainīties, ir izmērs. Viņa var mainīt savu formu, nokrāsu. Viņa var sākt augt uz augšu, piemēram, būt tāda kā piepacelta. Tas, ko es, diemžēl, bieži redzu, ir īpaši gados vecākiem cilvēkiem, ka tie kaut kādi tādi pēkšņi veidojumi, kas izčūlo, asiņo vai nies, un cilvēki gaida, un es prasu, kāpēc jūs gaidījāt pusgadu, un viņi saka, man likās, ka pāries. Nē, nav jāgaida, un jācer, ka kaut kas no debesīm nokritīs, un pēkšņi viss tiks izārstēts pats no sevis, ir jānāk, lai mēs varam pārbaudīt un arī rēģēt. Nevienmēr tas, ar ko cilvēki atnāk, ir kaut kas slikts. Ļoti bieži tur var būt, piemēram, tādas labtapīgas seboreiskās keratozes, bet viņas izskatās briesmīgi, bet ļoti bieži ir tā, ka cilvēks atnāk ar vienu veidojumu, un es saku, nē, šim es pat negribu pievērst uzmanību, tur viss ir kārtībā, ka man nepatīk tas cits, un mēs īstenībā atrodam kaut ko daudz ļaunāku tādā veidojumā, par ko cilvēks pat nav aizdomājies. Tas, ko mēs varam darīt ikdienā, mēs varam apskatīties pie spoguļa. Es saku, vienmēr reiz mēnesī pieiet un izpētīt sevi, apskatīties, ja kaut kas parādās jauns, sāpnies asiņo, negaidīt, bet nākt
Un neaizmirst arī par zonām, kuras mums ir grūtāk apskatīt. Tur ir jālūdz kādu apskatīt vai jāizmanto spogulis, kas, piemēram, ir aiz ausīm, dzimuma orgāni, pēdas, nagi. Arī nagos var būt dzimuma zīmes un tās vietas, kuras noteikti vajadzētu apskatīties. Bet tādā ziņā, jā, kā sakāt, ja pamana arī kaut ko, kas ir pamainījies, nevajag arī uzreiz saķert galvu un baidīties, ka tagad viss slikti, man būs ādas vēzis, tam līdzīgi vienkārši ar tādu nosacīt vēsu prātu, cik tas ir iespējams tajā situācijā, pieteikties pie dermatologa, aiziet pārbaudīt ārsts, tad arī pateiks, vai tur tiešām ir kaut kas tāds, kas neizskatās labi un kuram vajag padziļināt pārbaudi, vai varbūt tās kaut kas ir izmaiņas, bet tās nekaitēs cilvēkam. Jā, tieši tā, jo ļoti bieži cilvēki pie manis atnāk, un viņiem ir trauksme, un viņi jau ir sevi jau aptuveni norakstījuši, un es saku, bet nē, tur viss ir kārtībā, tā varbūt ir tāda veida dzimuma zīme vai veidojums, vai nevienmēr par to jāuztraucās, un cilvēki, kas nāk regulāri, viņi arī diezgan mierīgi un zina, ka, ja nu kas ir pārbaudīts, un tad viņi arī mierīgāk guļ. Un cik bieži vajadzētu iet pie dermatologa? Mēs parasti iesakam reizi gadā atnākt uz šo skrīningu, ja check-upu. Ļoti viegli atcerēties, jūs savu mašīnu vedat uz tehnisku apskati reizi gadā vai ne, un arī sevi vajadzētu reizi gadā atvest pie ārsta, gan pie ģimenes ārsta, bet, ja runā tieši par dzimumzīmēm, tad pie dermatologa, un tad mēs izējam cauri un pārbaudam šīs dzimumzīmes, un ja kāda mums nepatīk vai ja kāda mainās, tad mēs par to jau konkrēti runājam. Jā, starp citu, par tām dzimumzīmēm, ja pieminējāt par to, ka vajag pārbaudīt arī tās vietas, kuras mēs tā acīm redzam, nav pašiem pieejamas, varbūt uzreiz, tad var teikt arī, ka tās dzimumzīmes, tas ādas vēzis redzamais var parādīties arī tur, kur varbūt šeit tā saule nav tikusi klāt. Jā, ir tā, ka ja mēs runājam, protams, par tiem, ko visvairāk izraisa saule, kā piemēram baziliāma, ļoti bieži viņi ir tajās saules pakļautajās vietās, bet ja runā, piemēram, par melanomu, tad saule ir viens no riska faktoriem, un tā var attīstīties dažādās vietās, arī tādās, kas vienmēr nav pakļautas saulē, teiksim tā. Un tur, protams, tur tas ģenētiskais arī fons apakšā, un tur tad ļoti bieži ir tā, ka tāpēc, ja mēs pārbaudam pilnīgi visas vietas, ne tikai, teiksim, seju un rokas, bet pilnīgi izģērbjam cilvēku un apskatāmies arī to, ko viņš pats nevar apskatīties. Un, jā, par to diagnostiku, tas ir tas ceļš aizējām pie dermatologa un pārbaudam dzimumzīmes, kā tālāk tas varbūt tās notiek, lai apstiprinātu, ka tiešām vai izslēgtu atkal gadījumu, ka tas ir kaut kas bīstams. Tas zelta standarts, kā mēs to saucam, pareizā pieeja, ir tad, kad cilvēks pie mums atnāk, viņš saka, es vēlos pārbaudīt savas dzimumzīmes, veidojumus, tad mēs izmantojam tādu aparātu, ko sauc par optisko dermatoskopu vai digitālo dermatoskopu. Nē, tas nav palielināmais stikliņš, ko ļoti bieži cilvēki nepareizi sauc. Tas ir tāds liela palielinājuma mikroskops. Optiskais dermatoskops ir tāds, kas nav nekam pieslēgts un ar ko mēs ļoti ātri varam iziet cauri dzimumzīmēm. Tad ir digitālais, kas ir saslēgts jau ar datoru, ar programmu. Un tas, ko mēs darām, mēs sākam ar seju, ar galvu, galvas mataino daļu, ausīm. Un tad, protams, apskatāmies muguru un krūtis, kājas, pēdas, rokas. Un tas, kā es parasti pacientiem prasu, vai viņiem kaut kas ir arī uz dzimuma orgāniem, dibena, un ja ir tur, tad mēs skatāmies arī šos te veidojumus tur. Ja kaut kas no tā ir aizdomīgs, tad mēs skatāmies, cik aizdomīgs tas ir. Attiecīgi mēs izvērtējam, jo dermatoskopija tas galīgi nav nekas tāds vienkārši, kā varbūt cilvēkiem liekas. Mēs mācāmies to gadiem, un es teiktu visu dzīvi, visu laiku kaut kas mainās un ir jauns. Tad mēs skatāmies vai nu viens, mēs šo konkrēto dzimumzīmi skatāmies dinamikā, respektīvi apskatāmies pēc 3 mēnešiem, piemēram, un salīdzinām, vai tā ir mainījusies vai nē. Un šeit ļoti vērtīgi, tad, ka mēs to dzimumzīmi arī varam nobildēt, tur tieši šīm dzimumzīmēm vērtīga šī digitālā dermatoskopija, vai nu otrs, ja tā ir pavisam aizdomīga un viņai ir kaut kādas pazīmes, kas varētu liecināt, ka tā nav laba, tad mēs to griežam ārā un sūtam jau tālāk uz histoloģiju, ko mums jau kolēģi pasaka, kas ir tas, ko viņi redz šūnu līmenī.
Citreiz viņš vienkārši varbūt ir izmainīta dzimumzīme, kas nav ļaundabīga, bet viņai ir potenciāls kļūt par sliktu, un ir tādas, kuras jau, protams, ka ir sliktas, un no tā mēs gribam atbrīvoties pēc iespējas ātrāk. Protams, ka katrs gadījums tīri no cilvēka kaut vai ģenētikas viedokļa, bet arī no tā vēža veida un arī stadijas ir noteiks to, kāds būs tas tālākais ceļš, bet tā vispārīgi tādai priekšnojautai, apjausmē cilvēkiem, kāda var būt tā ārstēšana, ja tu saņem to diagnozi, ka tev ir tomēr tas ādas vēzis bijis, kas var būt iespējami ārstēšanas ceļi cilvēkam, ar ko var būt nākties rēķināties tādā gadījumā? Tas patiešām ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem, no paša cilvēka, no viņa vecuma, no lokācijas, un, protams, arī galvenokārt ir no ādas šī ādas audzē veida. Ja tā ir bazilioma, tad ļoti bieži mēs viņu varam izgriezt, un tas arī ir viss. Mēs esam arī pacientu gan diagnosticējuši, gan izārstējuši. Protams, ja tur ir lokācijas, kuras nav tik vienkārši operēt, tad mēs varam pielietot arī citas metodes, kas ir gan tāda lokālās ķīmijterapijas, gan kriodestrukcijas, gan arī var starot. Ja tās ir melanomas, tas jau ir mazliet sarežģītāk. Tas, ko mēs gribam to atklāt tajā brīdī, kad tā ir, mēs to saucam par melanoma in situ, attiecīgi viņa vēl ir ādas pašā augšējos slāņos, viņa nekur nav aizgājusi dziļāk, un tur tā ārstēšana ir ārkārtīgi vienkārši. Mēs izgriežam, un viss ir kārtībā. Un tāpēc tās dzimumzīmes mums būtu jānāk pārbaudīt reiz gadā, jo tas ir tas brīdis, kad mēs viņu gribam noķert, kad es nevis ar aci, bet ar dermatoskopu redzu, ka tur kaut kas nav labi, kad viņa patiešām ir virspusēja, ka viņa aug dziļāk vai kļūst lielāk, un es to redzu jau ar aci, tas vairs mums to labo prognozi nedod. Mūsdienās melanomu mēs jau diezgan labi protam ārstēt, joprojām tas nav 100%, galīgi nē, un tās terapijas iespējas ir dažādas. Protams, ka mēs viens griežam ārā tur, kur tā melanoma ir, un tad skatāmies, cik tā ir plaši izplatījusies. Tur ir dažādas metodas, kā to var darīt, un atkarībā no tā, cik tā ir plaši izplatījusies, tad tiek piemērota arī terapija, ko jau tālāk kolēģi, kas strādā piemēram onkoloģijas centrā, tad viņi arī izvērtē un pielieto noteiktu terapiju pie noteiktām stadijām, pie noteiktas melanomas veida, jo tās melanomas īstenībā arī ļoti, ļoti dažādas, ja sāk pētīt viņas dziļāk, teiksim tā. Jā, tad pie šīs te ārstēšanas tad arī parādās tas būtiskais aspekts par saulaicīgumu, ka tas ir tas atslēgu vārds principā tajā, kāds būs tas ceļš, ja tomēr tā saslimšana, tā slimība būs cilvēku skārus. Tieši tā, jo tas, par ko bieži runā onkoloģijai, par šo 5 gadu dzīvildzi, diagnosticējot, ārstējot noteiktu ādas vēzi, un ja tā ir melanoma, šī, ko es minēju, in situ, kad viņa ir tikai lokāla, tad tā dzīvildzē vairāk nekā 99% 5 gadiem, respektīvi, viņa neko neatšķirās no tā, kura tāda onkoloģija nav bijusi. Tas ir tas, ko mēs gribam atklāt pēc iespējas ātrāk, jo tas palīdzēs cilvēkiem arī nodzīvot to skaisto ilgo mūžu. Un kā mums ir Latvijā sabiedrībā? Esam tādi atbildīgi? Jūs balstoties jūsu pieredzē. Nākam, es tā reizi gadā pie dermatologa un lietojam šos te saules aizsargu līdzekļus un domājam par savu veselību, pievēršam uzmanību arī kaut kādām lietām, kas dzimumzīmēm, kā jūs teikt? Man ir fantastiski pacienti, kuri patiešām tā kā pēc pulksteņa laika reiz gadā nāk pie manis pārbaudīt, vai arī viņiem ir fantastiskas mammas vai sievas, kuras parasti saka, tev ir jāiet pārbaudīt. Un ir pacienti, kas arī, protams, ļoti regulāri lieto saules aizsargu krēmus, bet diemžēl mūsu sabiedrība ir galīgi neizglītota, un mums ļoti pietrūkst skolā veselības mācības un runāt par to, kas vispār ir veselīgs dzīvesveids, par to, kas ir profilakse, un arī ļoti bieži mēs dzirdam arī politiskās aprindās un ministrijā mums ir tāda slimību ministrija, bet tas, ko man gribētos, ka tā ir tāda profilakses ministrija, kad mēs domājam, kā nesaslimt, nevis ko darīt, kad jau ir saslimuši cilvēki, un par to, diemžēl, tā mums vēl joprojām nav vērtība, un es ceru, ka tuvākajā laikā mums tā domāšana mainīsies, kad mēs sāksim jau domāt, ko darīt, lai mēs būtu veselīgāki, un dzīvotu ilgāk, labāk un kvalitatīvāk.
Nu, jā, tāda cīņa nepārtraukti ar sekām sanāk, bet tā beigās atkal pārvērš par tādu cīņu ar veidzirnavā, kurš, neredz to galu, visu laiku tikai cīnies, bet rezultāts, ka nenāk tā nenāk. Adolfi Kokita, mēs te esam, kas ar tām veidzirnavām cīnās. Tieši tā. Mēģinot savilkt kopā visu, ko izrunājām, tātad tajā brīdī, kad saule atnāks jau tāda spilgta un spoža, bet arī neatkarīgi no tā, arī tad ir mākoņens. Neejam speciāli varbūt sauļoties, to nevajadzētu. Tad noteikti, lai arī tas brūnums mums patiks, āda nejutīsies labi par to apdegumu, un nākotnē tādā tālākā perspektīvā arī tas nevisai tai patiks, un ja mēs ejam ārā, tad padomājam par tiem aizsargu līdzekļiem, apģērbs, arī aksesuāri, proti cepures, saules brilles, arī tad šie te krēmi, vai varbūt tās kādam tas ir izsmidzināmais līdzeklis, vai tas pēdiņās atkal līmes zīmols, atrodam sev vienkārši piemērotāk, kas jums strādā, un ja tās iesturēšanās saulē ir ilgāka, nevis tur īsi pastaigi līdz veikalam vai tam līdzīgi, tad iemetam somā līdzi un atceramies ik pēc pāris stundām vēlreiz sev uzklāt to līdzekli un draudzējamies ar dermatologu. Precīzi, jo noteikti nevajag sēdēt mājās visu dienu un naktī tikai staigāties, bet vienkārši vajag būt pielāgotam tai aktīvam dzīvesveidam, un tad var iet ārā, skriet un strādāt dārzā tikai tādos sev drošos apstākļos. Jā, tad paranoiskam dzīvesveidam nevajag būt neliedzam sev prieku iziet no mājas un baudīt sauli, vienkārši daram to atbildīgi, un draudzējamies ar dermatologu, aizejam aprunāties, ļaut apskatīt sev vismaz reizi gadā, lai novērstu arī to kaut kādu iespējamas trauksmi, nevajadzīgu trauksmi, nevajadzīgu satraukumu par to, ka kaut kas ar veselību varētu nebūt kārtībā. Jā, Artur, paldies jums liels par sarunu. Paldies jums visiem, kas skatījās vai klausījās mums šo un arī visas citas veselīgu sarunu epizodes meklējot portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos, un tiekamies jau nākamreiz, kad ar vēl kādu citu veselības centra apvienības speciālistu spērsim vēl nākamos soļus tuvāk veselībai. Paldies!